Vai apostols Pāvils kaut ko baidījās? Bībelē teiks, ka viņam bija bažas, un tās bažas nebija par viņa likteni, par nākotni. Viņam bija bailes par draudzi, par to, ka viņi var neatpazīt sātana darbību. Un kāda ir tā sātana darbība? Novērst mūsu skatu no Kristus. Kā pagājušajā raidījumā es teicu, ka tas ir ļoti svarīgi raudzīties uz Jēzu un ka tā ir tā pērle, kurai mums jābūt rokā, un ka dēļ šīs pērles mēs esam pārdevuši visu un iegūši šo vienīgo pērli, un mēs varam priecāties par to, ka mums ir lielākā bagātība pasaulē, bet Sātans grib, lai mēs šīs vērtības samainam, lai ir Jēzus un plus vēl kaut kas, un kad tas sākās, kad Jēzus nav pietiekams, ka tas nav tikai priekš tā, lai cilvēks būtu glābts, ka ar to vien pietiek, tad uzreiz ir jābūt uzmanīgam. Tad Jēzus un tikai Jēzus, viņš ir alfa, viņš ir omega, un rakstīts ir tā, 2. korintiešiem, 11. nodaļā, 3. pāntā, bet es baidos kā čūs, kas ar savu viltību piekrāpa ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Tad redz, pirmais, kas ir domas. Tātad kaut kādas idejas, kaut kādas gudras lietas, varbūt tās ir ebreju saknes. Tas ir vēl kaut kas, kad ne tikai Bībele, bet vēl ir kaut kāda grāmata vajadzīga. Ir kaut kādas super atklāsmes, kur eņģelis bija atnācis, kur bija kaut kas tāds īpašs, bet zini to, ka tas viss ir cilvēciskā demoniskā gudrība, kura grib mūs novērst no vienkāršības, kas ir Kristū. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienmēr cilvēkam gribās arī sevi parādīt. Kā es nevis ar Kristu lepojos, jā, Kristus tas ir labi, tas ir sākums manai ticībai, bet pēc tam es strādāju, es parādu Dievam to, ka esmu tagad taisns un ka man tagad ir kaut kādas balles plusiņi, ka es kaut ko esmu sasniedzis ar savu atturību, ar savu cenšanos. Un tas viss ir miesas darbi, un tāpēc kolosiešiem 2. nodaļā no 18. pānta ir teikts, nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu, tātad prieku, ja? Kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis, tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ar saišu un dzīvesmu palīdzību visa miesa tiek vienot un kopā saturēt un aug Dieva augumā. Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs, it kā vēl dzīvodam pasaulē, uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušu mācības, kā piemēram, te nebūs aizskart, te nebūs baudīt, te nebūs pieskarties. Visas šīs lietas ir lēmts iznīcībai tās tērējot. Tām gan ir gudrība slava tur, kur ir paši izdomāta dievkalpošana, pašpazemošanās un miesas mērdēšana, bet patiesībā tām nav nekādas vērtības, jo tas dod apmierinājumu vienīgi miesai. Tātad tas ir apmierinājums mūsu lepnumam, kā arī es kaut ko varu, bet Bībelē teiks, ka visi esam grēkoši, visiem trūks dievišķās godības. Tāpēc arī Jēzus atnāca, ka es pilnībā esmu nulle, bet tad, kad Jēzus nostājas priekšā, tad es esmu desmitnieks. Lai Dievs tevi svētī, lai tu sakņojies Kristu, lai tu nedzīvo reliģijas garā, lai tu neskaties uz ārējo, tu skaties uz iekšējo, jo Dieva valstība nav ārējais ēšana un dzēršana, bet tā ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Es lūdzu Dievu svētī šo cilvēku, lai viņa dzīvē Jēzu ir spēcīga ticība, lai viņam raudzīšanās uz tevi, lai viņam ir pateicība par to, ko tu esi izdarījis priekš viņa, un lai viņš par to visu laiku ir pateicīgs, lai viņš par to domā un tanī sakņojās, un lai viņa dzīve Jēzu ir visizgaismota ar tavu spēku. Es pateicos par to Jēzus vārdā. Āmen. Es bagātīgi svētīts uz redzēšanos.